Sveiki visiem! Šodien mēs atklāsim dažādu Amerikas vēsturē pavardzināto sieviešu slēptās un grūtās dzīves. No koloniālās Amerikas līdz pilsoņu karam viņu stāsti atklāja izdzīvošanas, eksploatācijas un noklusātu vai gandrīz aizmirstu stāstu tumšo realitāti. Tāpēc pievienojieties man, kad mēs izpētīsim visu šo un vēl daudz ko citu. Pirms mēs sākam šo video, es vēlos pateikt milzīgu paldies maniem kanāla biedriem, kuri ieguva agrīnu piekļuvi šim video. Ja arī tu vēlies iegūt agrīnu piekļuvi vai citas priekšrocības, piemēram, ekskluzīvas aptaujas, ierakstus un video tikai biedriem, noteikti apskati un pievienojies, ja esi ieinteresēts. Jebkurā gadījumā vēlreiz paldies visiem biedriem un ceru, ka visiem patiks šis video. Paldies! Dzimusi verdzībā koloniālajā Ņujorkā, Elizabete Frīmena nekad nebija lemts atstāt pēdas vēsturē. Nabadzīga, analfabēta un verdzībā esoša, viņu ignorēja vīrieši, kuri paši prasīja brīvību, bet viņai to liedza. Un tomēr viņa izdarīja neiedomājamo. Viņa iesūdzēja tiesā savu tā saukto kungu, prasot sev brīvību. Bet kā sieviete, kura nemācēja ne lasīt, ne rakstīt, varēja uzvarēt šādā lietā? Un kā viņas cīņa satricināja jaunās nācijas pamatus? Elizabete Frīmena, vēlāk pazīstama kā Mambet, piedzima verdzībā 18. gadsimta 40. gadu vidū, iespējams 1744. gada pavasarī. Viņas precīzā dzimšanas vieta nav zināma, lai gan daži uzskata, ka tā bija Ņujorkas štatā, kur viņa uzauga Pītera Hogebūma plantācijā Klaverakā, mūsdienu Kolumbijas apgabalā. Hogebūms, kā liecina viņa uzvārds, bija holandiešu ģimenes loceklis, kas apmetās šajā Amerikas daļā 17. gadsimta vidū, kad Ņujorka bija pazīstama kā jaunā Amsterdama un bija Holandes kolonija. Savās agrīnajos gados viņa bija pazīstama kā Beta, kas gandrīz noteikti bija Elizabetes saīsinājums. Balstoties uz mūsu zināšanām par Hogebūma saimniecību, viņa uzauga mājsaimniecībā, kur daudzi bija paverdzināti. Starp viņiem bija arī viņas māsa Lizija. Kā tas bija ierasts paverdzinātajiem cilvēkiem 18. gadsimtā, viņas vecāku identitātes nav zināmas, un nav skaidrs, vai viņi palika tajā pašā muižā. Diemžēl Beta nekad neiemācījās lasīt vai rakstīt, un viņas dzīves agrīnie gadi palika klusumā, jo viņa neatstāja aiz sevis nekādus rakstiskus pierakstus. Tā vietā, tas, ko mēs zinām par viņas stāstu, parādās tikai vēlāk, pēc tam, kad viņa piespieda sabiedrību pievērst sev uzmanību un piesaistīja veselas štata uzmanību. Ar drosmīgu un nebijušu juridisku cīņu, un kā mēs drīz redzēsim, šī cīņa izmainīja visu. 1750. gadu sākumā Pītera Hogebūma meita Hanna apprecējās ar pulkvedi Džonu Ešliju, ievērojama personība Šefildas pilsētā Masačūsetsā. Betu nosūtīja dzīvot pie Hannas kā mājas vergu Šefildā. Iespējams, viņai tajā laikā bija tikai 7 vai 8 gadi. Par laimi, mēs joprojām varam redzēt pasauli, kurā viņa dzīvoja gandrīz 3 gadu desmitus, jo pulkveža Džona Ešlija nams, kas uzcelts 1735. gadā, joprojām stāv un tagad ir muzejs. Tā ir 2,5 stāva māja ar daudzām istabām, un pēc 18. gadsimta vidus standartiem tā būtu uzskatīta par ļoti lielu lauku māju. Betas dzīve šeit būtu bijusi veltīta mājas uzturēšanai, tīrībā, drēbju mazgāšanai un smaga fiziska darba veikšanai, kas aizņēma daudz vairāk laika laikmatā pirms veļas mašīnām, žāvētājiem, putekļu sūcējiem un citām ierīcēm. Ešliju mājsaimniecībā Beta drīz vien nostiprināja sevi kā sievieti, kuru viņas paverdzinātāji nespēja iebiedēt. Vēlākie apraksti raksturo Hannu Ešliju kā skarbu, un kāds slavens stāsts vēsta, ka viņas atvērusi sakarsātu lāpstu, lai iesistu Betas māsai Lizijai. Arī viņa bija nosūtīta dzīvot Ešliju mājsaimniecībā, bet pirms Hanna paspēja iesist Lizijai, Beta iejaucās un aizšķērsoja viņas sitienus. Hanna viņai nodarīja dziļu brūci, kas atstāja ievērojamu rētu, taču Beta to neslēpa, bet gan atklāti rādīja, tādējādi norādot mājas viesiem, ka Miss Ešlija izturas nežēlīgi pret saviem vergiem. Šajos gados Beta kļuva arī par māti. Viņas bērna tēva identitāte joprojām nav zināma, taču tradīcija vēsta, ka viņš devās karot Amerikas neatkarības karā un nekad neatgriezās. Kamēr vīrieši devās cīnīties par brīvību, Beta palika verdzībā, audzinot bērnu pasaulē, kas viņai liedza pat visvienkāršāko brīvības tiesību. Taču Šefildā tika rakstīti vārdi, kas drīz padarītu šo pretrunu neiespējamu ignorēt. Elizabete piedzīvoja lielu pārmaiņu laikmetu Ziemeļamerikā, kamēr viņa dzīvoja Ešliju mājsaimniecībā.
Augot šeit, viņa noteikti bieži dzirdēja sarunas par ilgo karu ar frančiem, kas plosījās visā Ziemeļamerikā, no 1754 līdz 1763 gadam. Šis konflikts beidzās ar to, ka Briti pārņēma kontroli pār tolaik saukto Jauno Franciju, teritoriju, kuru mēs tagad pazīstam kā Kanādu, kamēr Masačūsetsa palika Britu pārvaldībā. Viņa noteikti bija dzirdējusi arī pieaugošās dusmas, ko pauda Džons Ešlijs un viesi, kas pulcējās viņa mājās, sūdzoties par pieaugošajiem nodokļiem, ko Britu kronis uzlika Masačūsetai un pārējām 12 kolonijām no Ņūhempšīras līdz Džordžijai. 1773. gada janvārī, kad viņai iespējams tuvojās 30. dzīves gads, viņa noteikti redzēja, kā liela Masačūsetas zemes īpašnieku grupa pulcējas Ešlija namā Šefildā, lai izstrādātu dokumentu, kas vēlāk kļuva pazīstams kā Šefildas deklarācija. Tā protestēja par pieaugošo Britu tirāniju kolonijās un pauda, citēju, cilvēce dabiskā stāvoklī ir vienlīdzīga, brīva un neatkarīga viena no otras, un tā ir tiesības netraucēti baudīt savu dzīvi, brīvību un īpašumu. Tomas Džefersons šos vārdus pārfrāzēja, kad 3 gadus vēlāk rakstīja neatkarības deklarāciju. Svarīgā notikumā izrādās, ka Teodors Sedžviks, jauns jurists, lielāko daļu Šefildas deklarācijas izstrādāja sanāksmes laikā Ešlija namā. Viņš drīz atkal parādīsies Elizabetes stāstā. Bet tai, ja viņa dzirdēja kaut ko par Šefildas deklarāciju, kas tika izstrādāta Ešlija namā 1773. gada janvārī, viņa noteikti nevarēja nepamanīt ironiju. Vīrieši, kuri apgalvoja, ka visiem pienākas brīvība un dabiskās tiesības, rakstīja šos cēlos vārdus, vienlaikus turot betu važās zem tā paša jumta. Brīvības valoda atbalsojās pa gaiteņiem, taču tā neietvēra betu. Vēl ne. Bet nākamajos gados viņa nolēma pārbaudīt, vai šiem vārdiem vispār ir kāda nozīme. Šefildas deklarācija bija nozīmīgs notikums pirms Amerikas neatkarības kara. Bostonas tējas dumpis notika Masačūsetsas otrā pusē 1773. gada decembrī. Tām sekoja pasliktināšanās politiskajā situācijā, kas noveda pie kara sākuma 1775. gada pavasarī. Otrais kontinentālais kongress izdeva Džefersona neatkarības deklarāciju Filadelfijā 1776. gada vasarā. Un sekoja sīvs karš ar Lielbritāniju, kas tika uzvarēts līdz 1781 gadam un beidzās ar to, ka Lielbritānija 1783. gadā atzina Amerikas Savienoto Valstu neatkarību. Kā daļa no jaunās federālās valsts izveides, Masačūsetsa 1780. gadā izstrādāja savu štata konstitūciju. Tajā tika iekļauts šāds fragments, kas atbalsoja gan Šefildas deklarāciju, gan neatkarības deklarāciju. Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi, un viņiem ir noteiktas dabiskas, būtiskas un neatņemamas tiesības, starp kurām var minēt tiesības baudīt un aizstāvēt savu dzīvību un brīvību, tiesības iegūt, turēt un aizsargāt īpašumu, kā arī tiekties pēc savas drošības un laimes un tās iegūt. Tas viss virzījās uz izšķirošu brīdi. Elizabete drīz pārvērtīs šos cēlos solījumus par ieroci, stājoties pretī savam verdzinātājam un pieprasot brīvību, kas viņai visu mūžu bija liegta. 1781. gadā, apzinoties Masačūsetsas konstitūcijas formulējumu, Beta nolēma iesniegt lūgumu par savu brīvību, balstoties uz ideju, ka konstitūcija būtībā aizliedz verdzību štatā. Saskaņā ar vēlākām liecībām viņa teica Teodoram Sedžvikam, juristam, kurš 1773. gadā bija sastādījis Šefildas deklarāciju. Es vakar dzirdēju, kā lasa to papīru, kurā teikts, ka visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi un ka katram cilvēkam ir tiesības uz brīvību. Es neesmu muļķīgs radījums, vai likums man nedos brīvību? Sedžvika mantojums abolicionistu kustībā ir pretrunīgs, taču viņš uzskatīja, ka verdzība nav savienojama ar jaunās Masačūsetsas konstitūcijas principiem, un viņš piekrita uzņemties šo lietu. Drīz viņš iesniedz dokumentus Betas un vēl viena Ešlija mājsaimniecībā paverdzināta vīrieša vārdā – Broma, kurš, kā teikts, tika pievienots lietai, lai to pastiprinātu, jo sievietēm tajā laikā bija ierobežotas juridiskās tiesības. Tādējādi 1781. gadā tika uzsākta tiesas lieta Broms un Beta pret Ešliju ar cerību iegūt viņa brīvību. Tas būtiski ietekmētu Masačūsetsas likumdošanu. Lietas Broms un Beta pret Ešliju izskatīšana sākās apgabala vispārējo prasību tiesā Greitberingtonas pilsētā 1781. gada augustā.
Sedžvika līdzadvokāts šajā lietā bija Teppings Rīvs, Līčfīldas tiesību skolas Konektikutā dibinātājs, viena no pirmajām juridiskajām skolām Amerikā. Kopā viņi tika uzskatīti par diviem no visievērojamākajiem juristiem Masačūsetsā. Viņi apgalvoja, ka jaunās Masačūsetsas štata konstitūcijas formulējums faktiski padarīja verdzības institūciju štatā par nelikumīgu un ka Bromam un Betai jābūt atbrīvotiem. Džons Ešlijs atbildēja, ka abi nav vergi, bet gan mājas kalpotāji, kuriem nav kur citur doties, kas bija izplatīts arguments šāda veida lietās 18. gadsimta beigās. Tiesa pieņēma lēmumu par labu Bromam un Betai, un ne tikai lika Ešlijam viņus atbrīvot no verdzības, bet arī samaksāt viņiem kompensāciju par gadiem ilgušo bezmaksas darbu. Un tā Beta bija izdarījusi neiedomājamo. Viņa bija uzvarējusi. Tajā brīdī viņa kļuva par pirmo afroamerikāņu sievieti, kura ieguva savu brīvību saskaņā ar Masačūsetsas konstitūciju, pārvēršot tās solījumu par vienlīdzību dzīvē īstenotā, neapstrīdamā faktā. Pēc tam, kad viņa un Broms ieguva savu brīvību, viņiem tika piedāvātas apmaksātas darba vietas Ešlija namā. Šī bija ļoti izplatīta situācija daudziem atbrīvotajiem vergiem Amerikā 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā, un liela daļa vienkārši nomainīja verga statusu pret mājsaimniecības kalpa darbu ar nelielu algu. Tomēr Beta atteicās no šī piedāvājuma un tā vietā sāka strādāt pie Teodora Sedžvika. Viņa pavadīja vairāk nekā ceturdaļu gadsimta Sedžvika mājsaimniecībā un kļuva par tuvu ģimenes locekli, darbojoties kā aukle Teodora un viņa sievas Pamelas bērniem. Tieši šajā laikā viņai pielipa vārds Mam Beta. Pēc tam, kad 1781. gada tiesas prāvā ieguva brīvību, viņa pieņēma uzvārdu Frīmena, tādējādi kļūstot pazīstama uz visiem laikiem kā Elizabete Frīmena. Sedžviku bērnu lietotais vārds Mam Beta skaidri parāda, cik neatņemama ģimenes daļa viņa kļuva. Šī informācija nāk no Katrīnas Sedžvikas, viena no Teodora meitām, kura vēlāk kļuva par labi zināmu rakstnieci. Tieši no viņas mēs esam saņēmuši visdetalizētākos aprakstus par Mam Betas dzīvi. 1853. gadā, kad viņa pati jau bija veca sieviete, Katrīna uzrakstīja grāmatu ar nosaukumu Verdzība Jaunanglijā, kas tika publicēta žurnālā Bentlija Miscellany. Lai gan tā attēloja verdzības institūciju Masačūsetsā un citos ziemeļu štatos maigā gaismā. Tā ir ļoti vērtīgs avots par Betas dzīvi un to, kā viņa ieguva savu brīvību. Kamēr Beta sāka jaunu dzīvi kā brīva sieviete, Sedžviku mājsaimniecībā Masačūsetsas likumus ietekmēja viņas rīcība. Viņas lieta, kas tika izskatīta kopā ar Bromu 1781. gadā, bija viena no vairākām 1780. gadu sākuma tiesas prāvām, kurās tika apgalvots, ka verdzība ir kļuvusi nelikumīga saskaņā ar jaunajām 1780. gada Masačūsetsas konstitūcijas normām. Pārējās bija 3 atsevišķas tiesas prāvas, kas kopā pazīstamas kā Kvoka-Vokera lietas, lai gan tās visas bija saistītas ar vienu un to pašu cilvēku, paverdzinātu vīrieti vārdā Kvoks, jeb Kvoks-Vokers. Rezultātā kļuva skaidrs pat tiem, kuri vēl cerēja saglabāt verdzību Masačūsetsā, ka šai institūcijai laiks bija skaitīts. 1783. gadā, tikai 2 gadus pēc Elizabetes uzvaras, Masačūsetsas augstākā tiesa paziņoja, ka verdzība nav savienojama ar štata konstitūciju. Un kad 1790. gadā tika veikta pirmā federālā tautas skaitīšana, Masačūsetsā netika uzskaitīts neviens paverdzināts cilvēks. Tādējādi Masačūsetsa kļuva par vienu no pirmajām Amerikas Savienoto valstu daļām, kas kļuva par brīvo štatu. Sekojot Vērmontas republikai, kas kā neatkarīga valsts, 1777. gadā bija atcēlusi verdzību jau savā dibināšanas brīdī, un Pensilvānijai, kas verdzību atcēla 1780. gadā. No otras puses, tikai 19. gadsimtā dažas ziemeļu štati, piemēram Ņujorka, atcēla verdzību. Tātad ar savu uzvaru Elizabete Frīmena palīdzēja mainīt vēstures gaitu, padarot Masačūsetsu par vienu no retajām vietām Amerikas Savienotajās valstīs, kur verdzība tika pilnībā izskausta jau 18. gadsimtā. Gados, kad Elizabete strādāja Sedžviku namā, viņai bija arī otra profesija. Viņa bija vietējā dziedniece, medmāsa un vecmāte, un 19. gadsimta sākumā viņa beidzot ieguva pietiekami daudz naudas, lai nopirktu savu māju. Tajā laikā Sedžviku bērni jau bija pieauguši, un viņiem vairs nebija nepieciešama aukle. Tādējādi viņa devās pensijā un pārcēlās uz savu māju Čerihilā, Stokbridžas pilsētā. Viņas meita, kurai tajā laikā jau bija pašai savi bērni, dzīvoja netālu, un Beta savus vēlīnos gadus pavadīja tuvu mazbērniem un pat mazmazbērniem.
Viņa nodzīvoja ilgu mūžu, mirstot Stokbridžā 1829. gada decembrī. Tā kā mēs precīzi nezinām viņas dzimšanas datumu, mēs nevaram pateikt, cik tieši viņai bija gadu, bet viņa bija apmēram 85 gadus veca savā aiziešanas brīdī un bija pavadījusi vairāk dzīves kā brīva sieviete nekā kā verdzene. Pārdomājot, ko viņai nozīmēja brīvība, viņa reiz teica: jebkurā laikā, kamēr biju verdzībā, ja man būtu piedāvāta 1 minūte brīvības un man būtu pateikts, ka man jānomirst šīs minūtes beigās, es to būtu pieņēmusi. Vienkārši, lai 1 minūti stāvētu uz Dieva zemes, kā brīva sieviete, es to darītu. Viņa tika apglabāta Sedžviku ģimenes kapavietā Stokbridžā, Masačūsetsā, būdama vienīgā tur apbedītā, kas nepiederēja Sedžviku dzimtai, kas ir apliecinājums vietai, ko viņa bija nopelnījusi ģimenē, kas reiz palīdzēja viņai iegūt brīvību. Ģimene atzīmēja viņas kapu ar uzrakstu: Elizabete Frīmena, pazīstama arī kā Mambeta, mirusi 1829. gada 28. decembrī. Viņas iespējamais vecums bija 85 gadi. Viņa piedzima kā verdzene un palika verdzībā gandrīz 30 gadus. Viņa neprata ne lasīt, ne rakstīt, tomēr savā vidē viņai nebija ne pārāko, ne līdzīgo. Viņa netērēja ne laiku, ne mantu. Viņa nekad nepievīla uzticību, nedz arī neizpildīja pienākumu. Ikvienā ģimenes grūtību brīdī viņa bija visusticamākā palīdze un vissirsnīgākā draudzene. Labā māte ar Dievu. Apmēram 1812. gadā viena no Teodora vedeklām, Sjūzena Ridlija Sedžvika, uzgleznoja smalku akvareļa miniatūru uz ziloņkaula, kurā attēlota Bet, kad viņai bija apmēram 70 gadu. Šodien to glabā Masačūsetsas vēsturiskā biedrība, un tā tiek plaši uzskatīta par viņas vienīgo zināmo saglabājušos portretu. 2 gadsimtos kopš viņas nāves, viņas stāsts ir kļuvis par centrālo daļu verdzības atcelšanas vēsturē Amerikas Savienotajās valstīs, atgādinot, ka brīvības solījums nebija tikai ierakstīts likumā, bet to pieprasīja tie, kuri bija pietiekami drosmīgi to prasīt. 2022. gada augustā Šefildas vēsturiskā biedrība atklāja viņai veltītu statuju, atzīstot viņas lomu ilgajā ceļā uz brīvību. Bieži dēvēta par savas ēras rozu pārksu, Elizabetes Frīmenes drosme paveica vairāk nekā tikai izcīnīja viņas pašas brīvību. Tā palīdzēja aizsākt kustību, kas pārvērta visu valsti. Džūlija Čina piedzima verdzībā un grūtībās, un savu bērnību pavadīja strādājot tāpat kā jebkurš cits vergs. Tomēr viņas dzīve mainījās, kad viņi nosūtīja uz Ričarda mentora Džonsona plantāciju, kurš bija topoša politiskā figūra un nākamais Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents. Drīz Džonsons pieņēma Džūliju par savu konkubīni, uzsākot attiecības, kas bija neparastas, pretrunīgas un ļoti sarežģītas. Viņa palīdzēja pārvaldīt viņa mājsaimniecību un audzināja viņa bērnus, tomēr viņš nekad viņai nepiešķīra brīvību. Tad kāpēc viņš viņu turpināja turēt verdzībā? Un kāpēc viņa gandrīz tika izdzēsta no vēstures? Mēģināt noskaidrot, kas bija Džūlija Čina, īpaši viņas agrāko gadu detaļas, nav viegls uzdevums. Demogrāfiskie ieraksti 18. gadsimta beigās tika glabāti ļoti neprecīzi, īpaši attiecībā uz cilvēkiem, kuri piedzima verdzībā. Piemēram, mēs zinām, ka Džūlija Čina ir dzimusi 1790. gados, taču pat viņas galvenais biogrāfs varēja precizēt tikai to, ka tas noticis laikā no 1790 līdz 1797. gadam. Tas ir tik precīzi, cik iespējams, ņemot vērā pieejamos pierādījumus. Vieni avoti apgalvo, ka viņa dzimusi 1790. gadā, citi avoti norāda, ka 1812. gadā viņai bija apmēram 15 vai 16 gadi, kas nozīmē, ka viņa dzimusi ap 1798 vai 1797. gada. Tāpat nav daudz informācijas par viņas vecākiem vai izcelsmi. Viņas māte bija verdzenes statusā esoša sieviete vārdā Henrieta. Tiek uzskatīts, ka viņas tēvs bija brīvs baltais vīrietis, kura uzvārdu viņa ieguva, jo šajā Kentukī daļā dzīvoja ievērojama ieceļotāja ģimene ar uzvārdu Čins. Tomēr ir vieglāk noteikt, kas bija Džūlijas verdzinātāji. Viņa piedzima Roberta Saksa Džonsona un viņas sievas Džemimas plantācijā Bluegrāsas reģionā Kentukī, kas tajā laikā atradās Amerikas Savienoto Valstu rietumu pierobežā. Džonsoni bija pārcēlušies uz rietumiem uz Kentuki, kā daži no pirmajiem eiropiešu izcelsmes amerikāņu kolonistiem, tur 17. gadsimta 70. gados. Roberts strādāja kā zemes mērnieks un vērtētājs, palīdzot kartēt turpmāko Kentuki kolonizāciju. Viņiem bija daudz bērnu, bet tieši viņu 5. dēls, Ričards Mentors Džonsons, kurš tur piedzima 1870. gadā, būs izšķirošs šajā stāstā.
Viņa dzimšanas laikā verdzību daudz baltie amerikāņi neuzskatīja par morālu krīzi, bet gan par parastu un pat nepieciešamu institūciju, kas bija cieši saistīta ar rietumu robežas paplašināšanos, kā mēs drīz redzēsim. Kentuki bija apdzīvota ar cilvēkiem, kas no 1760 gadiem devās uz rietumiem no Virģīnijas, un 1792 gadā tā tika uzņemta kā 15. štats Savienībā. Verga īpašumtiesības šeit bija pilnībā likumīgas, un jautājums par to, vai jaunajiem štatiem vajadzētu atļaut verdzību, vēl nebija kļuvis par sīvu politisku cīņu, kāda tā kļūs sākot ar 1810 gadiem. Neskatoties uz to, ka Kentuki bija vergu īpašnieku lauksaimniecības štats ar plantāciju ekonomiku, tā arī ātri kļuva par štatu ar lielāko brīvo melnādaino iedzīvotāju skaitu visā ASV. Tas notika tāpēc, ka vergi, kuri bija ieguvuši brīvību tādās vietās kā Virģīnija, bieži bija pirmie, kas devās uz rietumiem, lai iegūtu savu nelielu saimniecību vai dzīvotu prom no vietas, kur viņi bija bijuši paverdzināti. Papildus tam Džūlijas laikā šeit vēl joprojām bija liela pamatiedzīvotāju, indiāņu populācija, piemēram, Krīku un Čoktavu ciltis. Tas radīja štatu, kurā sociālajie noteikumi par to, kā balto kolonisti, melnādainie cilvēki un pamatiedzīvotāji miedarbojās, atšķirās no citiem štatiem, un šī rasu sajaukšanās ietekmēja Džūlijas dzīvi. Lai gan Džūlija piedzima verdzībā esošai sievietei, viņa nebija tikai tīras Rietumāfrikas izcelsmes. Tomēr pilnīga informācija par viņas etnisko izcelsmi ir strīdu avots. Lielākā daļa pētījumu pārliecinoši apgalvo, ka viņa bija oktarūna. Šis ir termins, ko mūsdienās bieži lieto, lai apzīmētu cilvēkus, kuriem tikai 1/8 daļa ir afrikāņu izcelsme, bet 7/8 daļas eiropiešu vai baltādaino amerikāņu izcelsme. Lai gan ir tikai daži gadījumi, kad tas notika pirms pilsoņu kara vēsturē ASV, tas bija ārkārtīgi rets. Ar Džūliju tā patiesībā nebija. Lai gan tika teikts, ka viņas ādas krāsa bija gaišāka nekā daudziem citiem tā laika vergiem, Džūlija visticamāk bija nevairāk kā kvadrona, kas nozīmē, ka viņai bija vismaz 1/4 afrikāņu izcelsmes. Mēs arī īsti nevaram būt pārliecināti, kā viņa izskatījās. Pirms viņas nāves fotokameras vēl nebija pieejamas, un 19. gadsimta zīmējumi ar viņu varētu nebūt pilnīgi precīzi. Neatkarīgi no tā, vai Džūlija bija galvenokārt eiropiešu vai balto amerikāņu izcelsmes, pret viņu izturējās tāpat kā pret jebkuru citu paverdzinātu bērnu. Viņas mātei, Henrietei, tika dota pārtika sev un saviem bērniem, kas bija daudz par maz, ņemot vērā smago darbu, ko no viņiem sagaidīja. Viņi izdzīvoja, audzējot nelielas daudzumus pupiņu, kāpostu un kartupeļu vergu dārzā, taču tāpat kā daudzi paverdzinātie cilvēki, viņiem pastāvīgi trūka olbaltumvielu un viņi bija nepietiekami baroti. Džūlijas agrie gadi bija pilni grūtību un trūkuma, taču viņai sasniedzot pusaudzes vecumu, viņas dzīve ieguva pavērsienu, kas viņas likteni cieši sasaistīja ar ietekmīgo Džonsona ģimeni tādā veidā, kādu reti kurš būtu varējis iedomāties. Džūlijas dzīve nekļuva vieglāka, kad viņa bija pusaudze. Šajā laikā Džūlija tika šķirta no savas mātes un māsas un nosūtīta dzīvot Ričarda mentora, Džonsona jaunākā dēla, mājsaimniecībā. Džonsons bija apmēram 30 gadus vecs un jau bija ambiciozs, augošs politiķis Kentuki. Viņš bija izveidojis savu mājsaimniecību Blue Spring fermā, ievērojamā īpašumā, kurā viņš dzīvoja patstāvīgi. Džonsons nebija precējies, un patiesībā viņš nekad arī neaprecējās tradicionālā izpratnē. Saskaņā ar vēlākām liecībām, kad viņam bija ap 16 gadiem, viņš bija bildinājis kādu jaunu sievieti, taču viņa māte kategoriski iebilda pret šo savienību un spieda viņu to pārtraukt. Daži stāsti apgalvo, ka šis notikums viņu dziļi ietekmēja, un ka Džonsons apsolīja nekad vairs neļaut savai mātei vai kādam citam noteikt viņa personīgo dzīvi. Neatkarīgi no tā, vai šis solījums tiešām tika dots, šis lēmums ietekmēja neparasto ģimenes dzīves kārtību, kas drīz izveidojās Blue Springas fermā. Kad Džūlija tika nosūtīta turp, viņa ātri kļuva par viņa konkubīni. Ir grūti lietot tādu terminu kā viņi uzsāka attiecības vai ko tam līdzīgu, jo acīm redzami Džūlijai tas sākumā nebija brīvprātīgs lēmums, lai gan viņu attiecību raksturs ar laiku kļuva sarežģītāks. Tāpat nav skaidrs, cik tieši veca Džūlija bija, kad tas viss notika. Ja viņa dzimusi ap 1796. vai 1797. gada, viņai bija tikai ap 14 gadiem, kad viņa nosūtīja dzīvot pie Ričarda. Ja viņa bija dzimusi vairākus gadus agrāk, ap 1790 gadu, viņa jau bija savos 20 gados.
Kas ir konkrētāk zināms, ir tas, ka viņa 1812. gadā dzemdēja meitu vārdā Imodžena. Drīz pēc tam piedzima otrā meita vārdā Adelīna. Nav daudz šaubu, ka Ričards bija abu meiteņu tēvs. Ir skaidrs, ka šajā laikā viņa un Džūlijas attiecības bija sarežģītas. Viņa palika verdzībā, taču ir pierādījumi, ka viņš viņu sauca par savu sievu, un kad viesi apmeklēja Blue Spring Farm, viņš brīvi iepazīstināja Imogēnu un Adelina kā savas meitas. Viņas arī nesa Džonsona uzvārdu. Galu galā viņš panāca, ka viņām tiek piešķirta sava zeme. Savukārt lielākā daļa vēsturnieku uzskata, ka Ričards un Džūlija galu galā dzīvoja sava veida neoficiālā, juridiski nereģistrētā laulībā. Ričards mentors. Džonsons mūsdienās galvenokārt ir pazīstams kā Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents no 1837. līdz 1841. gadam, kad prezidents bija Martins Van Burens. Bet viņa politiskā karjera ilga 46 gadus. Viņu pirmo reizi ievēlēja Kentucky pārstāvju palātā 1804. gadā. 3 gadus vēlāk viņš devās uz Vašingtonu, lai pārstāvētu Kentucky kongresā kā federālās pārstāvju palātas loceklis. Viņš ieņēma šo amatu līdz 1819. gadam, kad viņam izdevās uzvarēt vēlēšanās kā ASV senators no Kentucky. Pēc tam 8 gadus atkal darbojās pārstāvju palātā no 1829. gada, un tad sekoja viņa laiks kā viceprezidentam. Lai gan Džūlija nepiedzīvoja, kā Džonsons kļūs par viceprezidentu, viņa politiskā karjera bija nozīmīga, veidojot viņas dzīves ceļu. Tā kā viņš nekad neaprecējās ar baltādainu sievieti vai neizveidoja ģimeni, kas pēc 19. gadsimta sākuma standartiem būtu uzskatāma par tradicionālu, kamēr viņš apmēram 6 mēnešus gadā atradās Vašingtonā, viņa būtībā vadīja Blue Spring fermu Kentucky. Tā bija plantācijas ferma ar daudziem vergiem. Džūlija to pārvaldīja. Viņa risināja lietas ar pircējiem, kas iegādājās saimniecības produkciju, un viņa pirka preces mājsaimniecībai un fermai. Viņa arī organizēja un vadīja sabiedriskas pasākumus, no kuriem daudz bija jānotur, kad Ričards atgriezās Kentucky no Vašingtonas un tikās ar vietējiem politiķiem un uzņēmējiem. Tika teikts, ka Džūlija ļoti labi spēlēja klavieres un palīdzēja radīt izsmalcinātu atmosfēru, kādu sagaidīja šādos pasākumos. Kad Džonsons katru gadu atkal devās uz Vašingtonu, lai turpinātu savu politisko karjeru, viņš pat atstāja viņai pārvaldīt naudu, ko iepriekš bija izņēmis, kas tajā laikmetā bija neparasts uzticības līmenis verdzībā esošai sievietei. Viens no ievērojamākajiem Džūlijas darba aspektiem kā Blue Spring fermas pārvaldniecei bija Čoktavu akadēmijas izveidošana fermas teritorijā. Tā bija internātskola, kas tika uzcelta fermā pamatiedzīvotāju zēniem. Tā darbojās aptuveni 10 gadus Džūlijas vadībā. Dažos aspektos tas bija Džūlijas darba turpinājums, izglītojot savas meitas. Viņa nolīga vietējo mācītāju un sludinātāju Tomasa Hendersonu, lai izglītotu Imogēnu un Adelīnu, un pēc tam Hendersons sāka mācīt arī skolā. Čoktavu akadēmija daļēji joprojām pastāv līdz pat šai dienai. Blue Spring fermā, Kentucky štatā, ēkas čaula stāv laukā, lai gan krūmi un koki jau sen ir izauguši cauri sienām, un jumts lielākoties ir iebrucis pēc vairāk nekā gadsimtu ilgas nolaidības. Tomēr ikvienam, kurš dzīvo šajā Kentucky daļā, joprojām ir iespēja redzēt dzīvu liecību par Džūlijas Činas dzīvi, kas tur ir apskatāma. Lai gan tas viss šķiet norādam uz gandrīz līdzvērtīgām attiecībām starp Džūliju un Ričardu līdz 1820. gadiem, tas bija daudz sarežģītāk nekā sākumā šķiet. Piemēram, vietējā kopiena Kentucky pieļāva neparasto savienību starp viņu kongresmeni un viņa tā saukto sievu, taču aiz slēgtām durvīm viņi skaidri izteica kritiku par viņiem. Turklāt viņu attiecības bija ļoti neparastas un tās noteica tā laika rasu robežu likumi. 1815. gadā, pēc sava tēva nāves, Džonsons pilnībā likumīgi ieguva Džūliju savā īpašumā, tomēr viņš viņu neatbrīvoja. Viņa palika likumīgi verdzībā, pat tad, kad viņš atklāti atzina viņa meitas un audzināja tās kā savas. Vēsturnieki ir izteikuši pieņēmumu, ka Džonsons iespējams izvairījās atbrīvot Džūliju, jo emancipācija varēja vājināt to, ko kāds zinātnieks raksturoja kā saites, kas viņu saistīja ar viņu. Toreizējie likumi Kentucky štatā aizliedza starprašu laulības, tāpēc pat ja viņš būtu atbrīvojis Džūliju, viņi tāpat nevarētu likumīgi aprecēties. Tomēr Džūlijai bija ietekme mājasaimniecībām. Viņa panāca, lai viņas brāli Danielu un viņa ģimeni atved uz Blue Spring fermu, kur viņi vairākus gadus dzīvoja nedaudz labākos apstākļos.
Tomēr 1821. gadā viņi tika pārdoti. Visticamāk tāpēc, ka Džonsons, uzturot savu politisko karjeru, saskārās ar pieaugošām finansiālām grūtībām. Ir arī pierādījumi, ka Džūlijai dažkārt bija grūti uzturēt disciplīnu plantācijā, ņemot vērā viņas statusu kā paverdzinātai sievietei. Džonsona vēstules liecina, ka viņš lika saviem baltajiem darbiniekiem pakļauties viņas autoritātei. Tomēr vēsturnieki norāda, ka daži paverdzinātie lauka strādnieki ignorēja viņas rīkojumus un ka kaimiņu vīrieši nevēlējās iejaukties, kad viņa lūdza viņa palīdzību sodīšanā. 1833. gada vasarā Džūlija smagi saslima ar holēru, kas izplatījās visā Amerikas vidējos rietumos. 19. gadsimtā holēra dēvēja par zilo nāvi, jo tā milzīgos viļņos izplatījās visā Eiropā un pēc tam Amerikā no 1810. līdz 1890. gadiem nogalinot miljoniem cilvēku. Tas ietvēra arī holēras uzliesmojumu Čoktavu akadēmijā, un daudzi studenti saslima. Vairākas nedēļas Džūlija kopa bērnus, palīdzot viņiem atveseļoties, taču galu galā viņa pati saslima ar šo slimību. Viņa nomira šīs slimības dēļ un kļuva par vienu no daudzajiem upuriem 1830. gados, kas bija nāvējošākais periods šai slimībai. Mēs nevaram būt droši, cik veca viņa bija, kad nomira. Viņa bija vai nu agrīnos 40 gados, vai vēlīnos 30 gados. Arī viņas abadījuma vieta nav zināma. Pēc Džūlijas nāves Ričards, kā ziņots, ļoti sēroja. Turpmākajos gados viņš uzsāka attiecības ar vēl kādu verdzībā esošu sievieti plantācijā. Kad viņa vēlāk viņa pameta cita vīrieša dēļ, Džonsons lika viņu sagūstīt un pārdot izsolē. Pēc tam viņš uzsāka līdzīgas attiecības ar viņas māsu, kura arī bija verdzībā. Džūlijas stāsts tika aizmirsts uz daudziem gadu desmitiem. Patiesībā to vajadzētu saukt par slēpšanu. 1836. gada prezidenta vēlēšanu laikā ap Ričarda privāto dzīvi un viņa skandalozajām attiecībām ar verdzeni valdīja daudz negatīvas publicitātes. Piemēram, tika izplatīta skrejlapa, kas uzbruka Ričarda mentoram Džonsonam, viņa attiecību ar Džūliju Činu un viņa divām meitām dēļ. Vienā no karikatūrām no 1836. gada Džonsons ir attēlots kopā ar abām savām meitām, no kurām viena tur Činas portretu. Mākslinieks apzināti padarīja Čīnas un meiteņu ādas toni tumšāku, lai pastiprinātu rasu stigmu un publiski viņu izsmietu. Tomēr, neskatoties uz strīdiem ap viņa personīgo dzīvi, Ričards mentors Džonsons tika ievēlēts par viceprezidentu kopā ar Mārtinu Van Bjūrenu. 1850. gadā Džonsons joprojām darbojās politikā, taču tajā laikā viņa fiziskā un garīgā veselība jau bija pasliktinājusies. Viņš nomira no insulta 19. novembrī 70 gadu vecumā. Viņš tika apbedīts Frankfurtas kapsētā Frankfurtā. Viņa meitas, kuras viņam bija ar Džūliju, kā pūru, bija saņēmušas ievērojamas saimniecības un bija aprecējušās ar baltajiem vīriešiem, tomēr viņas nesaņēma neko no viņa testamenta. Pēc viņa nāves divi viņa brāļi, kuri tajā laikā vēl bija dzīvi, Džons un Henrijs Džonsoni, šķiet iznīcināja Ričarda dokumentus un citus ierakstus. Šeit visticamāk bija divi motīvi. Pirmkārt, viņi vēlējās izdzēst jebkādas atmiņas par Ričarda pretrunīgo attiecību un divām meitām, kas viņam bija ar Džūliju. Otrkārt, lai gan Ričards savas nāves brīdī nebija ārkārtīgi bagāts cilvēks, viņš tomēr atstāja pietiekami lielu mantojumu, lai viņa abi brāļi vēlētos to iegūt, nevis, lai tas nonāktu Imogenes īpašumā, kura vēl bija dzīva. 1850. gadā viņi atrada tiesnesi, kurš bija gatavs viņiem palīdzēt nodrošināt, ka Ričarda jauktas rases meita nepārmanto viņa zemi. Tiesa paziņoja, ka viņš nav atstājis ne atraitni, ne bērnus, ne tēvu, ne māti, un tāpēc viltotā testamenta versija tika ierakstīta oficiālajā reģistrā. Kāda Ričarda dokumenti tika iznīcināti, un viņa īpašums nonāca pie brāļiem un viņu ģimenēm, Džūlijas Činas stāsts zināmā mērā tika apklusināts. Tā tas bija līdz pa 20. gadsimta beigām, kad kādā publikācijā tika pieminēts Savienoto valstu viceprezidents un viņa paverdzinātā sieva. Šīs atsauces pēdējos gados izraisīja pietiekamu interesi vairāku pētnieku vidū, lai tiktu publicēti dažādi pētījumi par viņas dzīvi un laikmetu, tostarp pilna apjoma biogrāfija, ko sarakstījusi Amrita Čakrabortija Majersa. Tādējādi Džūlijas Činas, viceprezidenta paverdzinātās sievas stāsts ir atgūts no aizmirstības. Lai gan liela daļa Blue Springs fermas ir zudusi, vietējo pieminekļu saglabāšanas entuziastu centieni stabilizēt saglabājušos Čoktavu akadēmijas akmens ēku ir palīdzējuši nodrošināt, ka vismaz daļa vietas, kur viņa dzīvoja un strādāja, saglabāsies.
Šādā veidā Džūlijas Čīnas piemiņa, kas reiz lielā mērā tika izdzēsta no vēstures, turpina tikt atklāta no jauna un atcerēta. Džoisa Hīte bija verdzībā turēta afroamerikāniete, kura šķiet nodzīvoja līdz 161 gadam. 1835. gadā viņu izrādīja publikai, un skatītāji nāca no tālienes, lai viņu redzētu ne tikai viņas lielā vecuma dēļ, bet arī tāpēc, ka viņa bija Džordža Vašingtona bērnības aukle. Viņas stāsti par mazo Džordži nostiprināja viņas apgalvojumus, taču aiz viņas laipnās un runīgās personības slēpās vīrietis, kurš viņu izmantoja pat pēc viņas nāves. Pievienojies man, kad mēs izpētīsim viņas stāstu. 1835. gada rudenī un agrā ziemā sieviete vārdā Džoisa Hīte bija galvenā apspriežamā persona Jaunanglijā un Ņujorkā. Hīte bija galvenais eksponāts izstādē, kas tika vesta pa Masačūsetsu, Konektikutu un citām štatiem. To vadīja viens Fīnijas Teilors Bārnums, vīrietis savos 20. gados, tolaik lielākoties pasaulē nezināms, bet drīz kļuva pazīstams kā PT. Bārnums, lielākais šomenis uz zemes. Bārnuma izrāde 1835. gadā bija pieticīgs pasākums, salīdzinot ar teātriem un cirkiem, ko viņš vadīja vēlākajos gados. Šajā agrīnajā uzņēmumā viņam bija tikai viens eksponāts – veca sieviete vārdā Džoisa Hīte. Tas varbūt neizklausās īpaši interesanti, bet Hīte, acīm redzot, bija ļoti veca. Patiesībā Hīte bija tik veca, ka apgalvoja, ka viņa bijusi Džordža Vašingtona, lielā Amerikas neatkarības kara varoņa un pirmā ASV prezidenta zīdītāja. Tie, kuri tajā rudenī un agrā ziemā apciemoja Hīti Jaunanglijā. Vai kuri bija redzējuši viņas debiju Nibla dārzā Ņujorkā dažas nedēļas iepriekš, bija sajūsmināti par viņas stāstiem par mazo Džordži un to, kā viņa viņu audzināja Virdžīnijā pirms gadsimta. Lai tu salīdzinātu, Džordžs Vašingtons piedzima Virdžīnijā 1732 gada pavasarī. 103 gadus pirms Bārnums sāka izrādīt Hītu. Ņemot vērā, ka zīdītājs parasti bija sievietes vecumā no 20 līdz 40 gadiem, ja ticētu Bārnuma apgalvojumiem, tad Hītei būtu jābūt vismaz 120 gadus vecai. Tomēr kāda iemesla dēļ Bārnums vēl vairāk pārspīlēja apgalvojot, ka Hīta dzimusi 1674. gadā, un viņai bija 161 gads. Šis bija nedaudz dīvains apgalvojums, ņemot vērā, ka tas nozīmētu, ka viņa bija sieviete savos 50. gados, kad bija Vašingtona aukle. Varbūt Bārnums domāja, ka šis skaitlis piesaistīs lielāku auditoriju. Jebkurā gadījumā tas noteikti lika daudziem šaubīties par viņa apgalvojumiem. Hīts drīz kļuva par sensāciju, reklamēts kā vispārsteidzošākā un interesantākā pasaules dīvainība. Viens, kurš bija bijis vergs pie Augustīna Vašingtona, Džordža tēva, un kurš bija rūpējies par nākamo valsts tēvu 17., 30. un 40. gadu laikā. Un kādu laiku Bārnums nopelnīja daudz naudas un piesaistīja lielu preses uzmanību izrādot viņu. Bet tas bija īslaicīgi. 1836. gada 19. februārī, pēc tikai dažiem mēnešiem, mēdīju sensācijas, Hīte nomira Ņujorkā. Hītes nāve noveda pie notikuma, kas paradoxālā veidā pierādīja, ka Bārnums bija melojis par viņas izcelsmi, bet vienlaikus tas veicināja viņa karjeru kā izklaidētājam. Kad vecā zīdītāja gulēja mirusi, Bārnums nolēma mēģināt izmantot viņas iepriekšējā gada laikā iegūto bēdīgo slavu savā labā. Tādēļ viņš nolīga ārsta vārdā Deivids L. Rodžers, lai veiktu viņas līķa autopsiju un apstiprinātu, ka viņa patiešām bija krietni vecāka par 100 gadiem. Tomēr Rodžers neapstiprināja Bārnuma pārspīlētās pretenzijas. Tā vietā viņš apgalvoja, ka viņa bija sieviete ap 70. gadu beigām vai 80. gadu sākumā, un nevis neparastā simtgadniece, kādu Bārnums bija slavējis. Lai gan autopsija un tai pievērstā sabiedrības uzmanība varēja sagraut Bārnumu, viņš bija cilvēks, kurš saprata, ka sliktas publicitātes nemaz nav. Viņš jau bija piesaistījis sabiedrības interesi, iekasējot no aptuveni 1500 apmeklētāju $1, kas tajā laikā bija ievērojama summa, lai apmeklētu autopsiju. 1836. gada 19. februārī. Pat pēc tam viņš turpināja raisīt sabiedrības interesi, izplatot neiedomājamus stāstus.
ka Rodžers patiesībā bija veicis autopsiju pavisam citai personai, un ka Hīts bija dzīvs, vesels un devās turnejā pa Eiropu. Lētie laikraksti nevarēja no tā atturēties, un, kā jūs redzēsiet, tas palīdzēja uzsākt Barnuma karjeru. Bet skumjā realitāte ir tāda, ka Džoisa Hīta bija mirusi. Viņas autopsija atklāja, ka viņa visticamāk bija dzimusi 1750. gados, kad Vašingtons tuvojās pieauguša cilvēka vecumam. Tātad, ja Džoisa Hīta nebija tā, par ko Barnums viņu uzdeva, kas tad viņa bija? Patiesībā mēs zinām ļoti maz par īsto Džoisu Hītu, bet ir pietiekami daudz pieejamu pierādījumu, lai saliktu kopā dažas vispārīgas viņas dzīves detaļas. Viņa šķiet bija dzimusi 1750. gados. Viņas dzimšanas vieta nav zināma, lai gan mēs gandrīz noteikti varam noraidīt tajā laikā izteikto apgalvojumu, ka viņa nākusi no Madagaskaras salas pie Austrumāfrikas krastiem. Drīzāk šķiet ticamāk, ka viņa nāca no vergu ģimenes kādā no dienvidu štatiem, un visdrīzākā vieta ir Virdžīnija, Karolīnas vai Džordžija. Ņemot vērā viņas dzimšanas laiku, tomēr nav nekādu ierakstu, kas saistītu viņu ar Vašingtona mūžu Mount Vernonā. Pirmie nozīmīgie ieraksti par viņu parādās tikai tad, kad viņa jau bija diezgan veca un tika paverdzināta Kentukī. 1835. gada sākumā Barnums saņēma ziņu par viņu no Kentuki izrāžu rīkotāja vārdā R.V. Lindzijs. Pēc tam viņš devās viņu apciemot un atrada ļoti vecu sievieti, kura bija pilnīgi akla, ar bieziem sirmiem matiem, nelielu augumu, nagiem, kas atgādināja spīles, un vecu krunkainu seju. Taču visinteresantākais bija tas, ka Hīte, kura gandrīz noteikti cieta no smagas demences un atmiņas zuduma, bija ārkārtīgi runīga, un viņai patika izklaidēt viesus ar stāstiem par rūpēm par savu mīļo mazo Džordžiju. Kas bija Džordžijs, joprojām ir diskusiju jautājums, taču Barnums ātri noorganizēja Hītes īri, jo līdz 1830. gadu vidum viņam būtu bijis nelikumīgi nopirkt vergu brīvajos ziemeļu štatos. Viņš arī sastādīja viltotu pārdošanas aktu, kas it kā datēts ar 18. gadsimtu un kas saistīja viņu ar Vašingtonu ģimeni. Ar to Barnums devās uz Ņujorku, lai izrādītu to, ko viņš nosauca par Džordžu Vašingtona zīdītāju. Kad mēs aplūkojam 1835. gada notikumus, ņemot vērā, kas patiesībā bija Džoisa Heta, kļūst pilnīgi skaidrs, cik zemiska bija Barnuma rīcība, cenšoties pasniegt viņu pasaulē kā Džordža Vašingtona 161 gadu veco zīdītāju. Viņš ne tikai izmantoja šo ievainojamo, paverdzināto sirmo kundzi un pasniedza viņu kā izklaidi, lai pelnītu naudu, bet arī pārslogoja viņu ar darbu. Viņas popularitātes zenītā 1835. gadā Barnums izstādīja šo aklo 80-gadīgo sievieti 6 dienas nedēļā vairāk nekā 12 stundas dienā. Cilvēki varēja paspiest viņai roku, pārbaudīt pulsu un pieskarties viņai, ja tas bija pieklājīgi, izturoties pret viņu zināmā mērā kā pret dzīvnieku. Tas turpinājās apmēram 7 vai 8 mēnešus, un viņš paturēja visus ienākumus, kas, kā tiek uzskatīts, sasniedza vairāk nekā $1500. Tolaik ievērojama naudas summa, kas mūsdienās būtu aptuveni $50,000. Barnums arī apgāja tā laika noteikumus par vergu īpašumtiesībām, citēju, iznomājot Hetu no viņas Kentukī īpašnieka, štatā, kur verdzība vēl bija spēkā, un vedot viņu uz ziemeļu brīvajiem štatiem, kur verdzība bija aizliegta. Taču būtībā viņš bija viņu iegādājies un nelegāli ceļoja pa Ņujorku un Jaunangliju kopā ar vergu. Klīda baumas par turpmāku vardarbību. Piemēram, viena no stāstiem vēsta, ka Barnums piedzirdīja Hetu un lika izraut viņas atlikušos zobus, lai viņa izskatītos autentiskāka kā 161 gadu veca sieviete, lai gan nav zināms, kā tādai vajadzētu izskatīties. Nav skaidrs, vai šis stāsts ir patiesas vai nē, un ir iespējams, ka Heta jau bija bez zobiem, kad Barnums viņu pirmo reizi satika. Taču pats fakts, ka šāds stāsts varēja rasties, liecina par to, kādā veidā Barnums faktiski izmantoja un ļaunprātīgi izturējās pret vecākām sievietēm, kura pat nespēja parūpēties par sevi. Tāpat daudzi vaino Barnumu Hetas nāvē, norādot, ka viņa bija kļuvusi vāja no smagā darba grafika, kas viņu noveda priekšlaicīgā kapā.
Cik nežēlīga arī nebūtu Bārnama rīcība attiecībā pret Džoisu Hetu, nav šaubu, ka viss šis notikums kalpoja par atspēriena punktu viņa karjerē. Neilgi pēc Hetas autopsijas viņš izveidoja Bārnama lielo zinātnisko un muzikālo teātri. Tas guva mainīgus panākumus līdz pat 1837. gada panikai. Finanšu krīze, kas noveda pie ekonomiskās stagnācijas 1830. gadu beigās. Bet, kad cilvēkiem atkal bija nauda kabatās, 1840. gadu sākumā viņi sāka nākt lielā skaitā. Uz Bārnama jaunāko uzņēmumu, Skadera Amerikas muzeju, vietu, kur Bārnams izstādīja visdažādākos cilvēkus ar tolaik par fiziskām novirzēm uzskatītām īpašībām, pundurus, albīnus, cilvēkus ar gigantismu un citām īpatnībām. Tas bija sākums ilgai karjerai, kurā cilvēks, kurš kļuva pazīstams kā lielākais šoumenis pasaulē un dibināja Bārnama un Beilija cirku, lielā mērā ieguva savu bagātību, izmantojot nelaimīgos. Tādus cilvēkus kā Džoisa Heta, ar kuru viss sākās 1830. gadu vidū. Interesanti, ka Bārnama reputācija joprojām bieži tiek cildināta arī mūsdienās, īpaši ar 2017. gada filmu Lielākais šoumenis, kas pilnībā ignorēja viņa dzīves, karjeras un rakstura nepatīkamās puses. Džoisa Heta pēc autopsijas tika apglabāta Bārnama dzimtajā pilsētā Betelā, Konektikutā. Viņš apgalvoja, ka tas tika darīts ar cieņu, taču tas ignorē visas viņa līdz tam brīdim veiktās darbības. Vēlākajos gados Bārnams kļuva par stingru abolicionistu, un tas, kā viņš izmantoja Džoisu Hetu, kļuva par lielu apkaunojumu avotu. Viņš īspi par to rakstīja savās 1869. gada atmiņās, paužot, ka vismazāk manas pūles izrāžu jomā bija pelnījusi tā, kas mani ieviesa šajā biznesā. Viņš piebilst, ka tā nebija schēma, ko pats būtu izdomājis, bet gan tāda, kas jau kādu laiku bija publiski zināma un kurai bija tik daudz apliecinājumu. Par tās īstumu tajā brīdī, kad to pārņēmu, es patiesi ticēju, ka tā ir īsta. Bārnams lielā mērā noniecina savu tūri ar Hetu un izvairās sīkāk stāstīt par autopsiju, vienkārši nosaucot to par tumšu tēmu, kas ir apvīta ar noslēpumu. Tomēr mūsdienās viņas piemiņa vairs netiek uzskatīta tikai par dīvainību, ko Bārnums izmantoja savas karjeras veidošanai. Īpaši jāizceļ Harrietas A. Vašingtonas pētījumi viņas grāmatā Medicīnas apartīds, kurā tika uzsvērts, kā medicīniskie eksperimenti ar afroamerikāņiem saglabājās kā parādība 19. gadsimta Amerikā, pat tad, kad verdzība tuvojās beigām. Un Benjamina Grīsa darbs par rasu attiecībām 19. gadsimta izklaides industrijā Amerikas Savienotajās valstīs ir uzsvēris, kā Hetas kundze tika izmantota kā upuris no cilvēka, kuru pārāk bieži slavē kā sava laikmeta izcilāko šoumeni. Sveiki visiem! Šodien mēs iepazīsimies ar Bidijas Meisonas dzīvi, afroamerikāņu sievieti, kura piedzima verdzībā un vēlāk kļuva par vienu no bagātākajām sievietēm Kalifornijā. Viņas neticamā dzīve ietver gan verdzības atcelšanu, gan Amerikas Savienoto valstu paplašināšanos uz rietumiem 19. gadsimtā. Pievienojieties man, kad mēs izpētīsim viņas stāstu. Bidija Meisona, kā uzskata, ir dzimusi 18. gada 15. augustā Henkokas apgabalā, Džordžijas štatā, lai gan mēs nevaram būt pilnīgi pārliecināti par šīm detaļām. Viņu piedzimstot nosauca par Bridžetu, taču jaunībā viņa kļuva pazīstama kā Bidi, un šo vārdu saglabāja visu atlikušo mūžu. Bidi piedzima verdzībā, jo Džordžija, kas atradās Amerikas dziļajos dienvidos, joprojām bija vergturu štāts, un tāda palika gandrīz 50 gadus. Vēl ļaunāk, jaunībā Bidi tika šķirta no saviem vecākiem un pārdota Džordžijas plantācijas īpašniekam, Robertam Smitsonam. Lai gan viņas jaunība un pat liela daļa agrīno pieaugušo gadu bija grūta un pavadīta verdzībā, šajā laikā Bidi apguva daudzas prasmes, kas vēlāk ļāva viņai gūt panākumus. Piemēram, Roberta Smitsona plantācijā, kurš viņu iegādājās no sākotnējā īpašnieka 18. gadu 20. Viņa apguva daudz par lauksaimniecību un lokkopību. Tāpat arī citi tur paverdzinātie viņai mācīja par tautas medicīnu, kas tika atvesta no Āfrikas uz Amerikas Savienotajām valstīm un nodota no paaudzes paaudzē. Šajos gados viņa apguva arī vecmātes prasmes.
1836. gadā Bidija tika vai nu uzdāvināta kāzu dāvanā, vai pārdota Robertam un Rebekai Smitiem, jaunam pārim, kuriem piederēja plantācija Misisipī štata rietumos. Tur viņa pavadīja nākamos 10 savas dzīves gadus, kuru laikā viņai piedzima 3 bērni, visas meitas. Elena piedzima 1838. gadā, Anna 1844. gadā, bet Harieta 1847. gadā. Ir izteiktas spekulācijas, ka viņas verdzinātais Roberts Smits bija šo bērnu tēvs, taču nav pārliecinošu pierādījumu, kas to apstiprinātu. 1847. gadā Misisipī ieradās daži mormoņu misionāri, lai sāktu vietējo iedzīvotāju pievēršanu jaunajai pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai, kas bieži neformāli tiek dēvēta par LDS baznīcu vai mormoņu baznīcu. To dibināja Džosefs Smits Ņujorkas štata rietumos 1820. gados. Pēc tam, kad viņš apgalvoja, ka ir piedzīvojis virkni dievišķu atklāsmju, un baznīca turpmākajos gados ievērojami izauga. Kad tas notika, viņi sāka virzīties uz rietumiem, lai atrastu Amerikas Sionu Savienoto valstu pierobežā. Līdz 1840. gadiem viņiem bija priekšpostaņi Illinois, Ohio un Misūrī štatos, taču baznīcas spēka pieaugums šajos reģionos izraisīja arī pretestību, un 1844. gadā Smits tika nogalināts nemierā Illinoisā. Neskatoties uz to, viņa sakotāji palika uzticīgi šai lietai, un mormoņu grupas turpināja doties uz dienvidiem un rietumiem nākamajos gados, meklējot jaunus pievērstos. Un tieši viena šāda mormoņu grupa 1847. gadā ieradās Smita plantācijā Misisipī. Neilgi pēc tam, kad mormoņu misija ieradās Misisipī, Roberts Smits pievērsās pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai, un tad viņš nolēma pārcelties uz Jūtu, jo mormoņu baznīcas vadītāji bija devušies turp, lai izveidotu jaunu pierobežas kopienu. Viņš paņēma līdzi savu ģimeni un vergus, tostarp Bidiju un viņas 3 meitas. Tur Džozefa Smita pēctecis, kā baznīcas vadītājs Brigams Youngs, bija vadījis savus ļaudis uz Soltleikas ieleju, un viņi sāka veidot apmetni, kas kļuva par mormonismu sirdi – Soltleikas pilsētu. Tieši šeit Smita ģimene un plašāka karavāna, kuras sastāvā viņi bija, devās 1847. gadā. Viņi šķērsoja Kolorādo 1848. gadā un ieradās Jūtā. Ceļā Bidijas medicīniskās prasmes bija ļoti noderīgas, un viņa bija neatņemama karavānas dalībniece. Kad viņi beidzot ieradās Jūtā, Smits un viņa grupa apmetās Cottonwoodas pilsētā, netālu no Salt Lake Citys. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca nebija abolicionistu reliģiskā konfesija. Patiesi, Brigams Youngs skaidri izrādīja nepatiku pret afroamerikāņiem, un verdzība bija atļauta Salt Lake Cityjā un apkārtējās apmetnēs. Tomēr 1851. gadā Youngs pieņēma lēmumu, kas šķietami pavēra iespēju Bidijai iegūt brīvību. Jau 1848. gadā Amerikas Savienotās valstis bija iegūšas plašas teritorijas, kas stiepās no Teksasas līdz Klusajam okeānam, Meksikas-Amerikas kara miera līguma rezultātā. Tas ietvēra reģionu, ko meksikāņi sauca par Augškaliforniju, bet kas drīz vien kļuva par ASV štatu Kaliforniju. Tieši 1848. gadā Kalifornijā tika atklātas plašas zelta dzīslas, un kad šīs ziņas izplatījās, desmitiem tūkstošu zelta meklētāju un citu piedzīvojumu kārotāju sāka masveidā doties uz rietumiem, uz Kaliforniju. 1849. gada zelta drudzis un nākamie gadi lika štatam attīstīties ārkārtīgi strauji, un Brigams Youngs bija noraizējies, lai pēdējo dienu svēto baznīcai būtu pārstāvniecība Kalifornijas reģionā. Tāpēc 1851. gadā viņš nosūtīja misiju uz dienvidrietumiem, uz San Bernardino, Kalifornijā. Viņš norādīja tiem, kas devās šajā ceļojumā, ka, kad Kalifornija 1850. gadā tika uzņemta savienībā kā 31. štats, tā bija brīvais štats. Tādējādi štatā vergus nevarēja turēt īpašumā, un ik viens, kurš atveda savus vergus no Jūtas uz Kaliforniju, faktiski piešķīra viņiem brīvību. Tādējādi, kad Roberts Smits nolēma doties misijā uz Kaliforniju kopā ar savu ģimeni un vergiem, šķita, ka Bidija drīz iegūs brīvību, taču Smitam bija citi nodomi. Roberts Smits neatbrīvoja savus vergus ierodoties Kalifornijā, un daudzi vergi, tostarp Bidija,
pilnībā nezināja, ka ieceļojot štatā, viņiem pienākas brīvība. Turklāt 1850. gadu sākumā Kalifornijas varas iestādes parasti nevēlējās saukt pie atbildības vergu īpašniekus, kuri ieveda štatā vergus un neatbrīvoja tos. Tādējādi Bidija un viņas meitas palika verdzībā vēl vairākus gadus pēc ierašanās Kalifornijā. 1855. gadā viena no Bidijas meitām, Elena, sāka satikties ar brīvu melnādainu vīrieti vārdā Čārlzs Owens. Tieši no Owensa Bidija uzzināja, ka Kalifornijas likums ir aizliedzis verdzību un ka Bidijai ir tiesības likumīgi apstrīdēt viņas un viņas meitas turpmāko statusu, kā Roberta Smita vergiem. Pēc tam Owens palīdzēja viņai iesniegt šādu lūgumu Losandželosas apgabala tiesā. Bididžai netika ļauts runāt pašai savā vārdā, taču tā kā viņas verdzinātājs Roberts Smits neieradās, tika pieņemts lēmums piešķirt Bidijai un viņas 3 meitām brīvību saskaņā ar Kalifornijas likumu. Tādējādi lieta tika atlikta 1858. gada janvārī, kad Bidija bija aptuveni 38 gadus veca. Šajā brīdī Bidija izvēlējās uzvārdu Masone. Tas bija mauzolēja vidusvārds, mormoņi no San Bernardino, pie kura Bidija kādu laiku bija strādājusi un kuru viņa visticamāk cienīja. Iegūstot sev un savai meitai brīvību, 1856. gadā Bidija un viņas meitas devās dzīvot pie Owensu ģimenes, kuri bija palīdzējuši viņa pārsūdzēt lietu tiesā, un viņas meita Elēna drīz apprecējās ar Čārlzu Owensu. Bidija atrada darbu kā medmāsa, labi izmantojot medicīniskās prasmes, ko bija ieguvusi augot Džordžijā. Viņa drīz vien guva panākumus šajā profesijā, jo Kalifornija 1850. gadu beigās skāra baku uzliesmojums. Un 1860. gadu sākumā, kamēr viņas prasmes kā vecmātei pastāvīgi bija pieprasītas. Masone šajā laikā dzīvoja taupīgi un krāja savu naudu. Līdz 1866. gadam viņa bija sakrājusi pietiekami daudz naudas, lai par $250 nopirktu savu māju Springstrītā, Losandželosā. Šī bija zema cena, jo tajā laikā Springstrīta atradās Losandželosas nomalē, taču pilsētai strauji augot, tā kļuva par centrālāku vietu. Iegādājoties šo īpašumu, Bidija kļuva par vienu no pirmajām melnādainajām sievietēm, kurai piederēja īpašums Kalifornijā, un drīz viņai piederēja vēl vairāk. Tā pati taupība, ko viņa bija izrādījusi savos pirmajos brīvības gados, turpinājās arī 70. gados. Un Bidija sāka izmantot iekrāto naudu, lai iegādātos lētu nekustamo īpašumu pilsētas nomalēs, ko pēc dažiem gadiem pārdeva ar ievērojamu peļņu, jo īpašumu vērtība Losandželosas apkārtnē turpināja pieaugt. Līdz 80. gada sākumam viņa bija uzkrājusi ievērojamu bagātību un izmantoja to, lai sāktu būvēt komerciālas ēkas pilsētā, kuras pēc tam izīrēja kā biroju telpas. Pateicoties šai izcilajai uzņēmējdarbības izjūtai un viņas prasmēm, Kalifornijas nekustamo īpašumu nozarē līdz 80. gadu beigām Bidija Madisone, sieviete, kas bija dzimusi kā verdzene Džordžijā pirms 70 gadiem, bija uzkrājusi bagātību, kas tika lēsta ap $300,000, kas mūsdienās būtu aptuveni $10 miljoni. Bidijas darbības sniedzās tālāk par viņas uzņēmējdarbības interesēm. 1872. gadā viņa kopā ar savu znotu Čārlzu Owensu arī līdzizveidoja Losandželosas filiāli pirmajai Āfrikas metodistu episkopālajai baznīcai, kas bija pirmā afroamerikāņu baznīca Losandželosā. Sanāksmes, kurās tika plānota un organizēta baznīcas izveide, notika Masones mājās Springstrītā. Zemi, uz kuras tika uzcelta baznīca, arī tieši ziedoja viņa pati. Masone arī mūsdienās ir plaši atzīta par savu filantropiju un labdarības aktivitātēm. Piemēram, viņai tiek piedāvāta nozīmīga loma pirmās pamatskolas izveidē pilsētā afroamerikāņu bērniem. Viņa arī sniedza ievērojamas ziedojumus vietējām labdarības organizācijām un mērķiski, kad viņas personīgā labklājība to ļāva. Dažas no šīm aktivitātēm ir diezgan ievērojamas. Masone, piemēram, bieži apmeklēja ieslodzītos savā reģionā, lai noskaidrotu, kā viņiem varētu sniegt juridisko palīdzību. 1880. gados, kad Losandželosu piemeklēja smagi plūdi un tūkstošiem cilvēku palika bez iztikas līdzekļiem, Masone atvēra kontus savā vārdā vairākos pārtikas veikalos un caur tiem vairākas nedēļas apmaksāja plūdu upuru iepirkumus.
Beigās, savos vēlākajos gados, viņa faktiski pārvērta savu māju par bērnu namu un patvērsmi trūcīgajiem. Cilvēki katru dienu nāca šeit, lai saņemtu palīdzību trūkumā, un kad Bidija vairs nespēja viņus sagaidīt pie vārtiem ārā, jo viņas veselība pasliktinājās, viņas mazdēls veda viņus iekšā, lai satiktos ar viņu mājā. Nav pārsteidzoši, ņemot vērā visu iepriekš minēto, Bidija Losandželosas afroamerikāņu kopienā kļuva pazīstama kā vecmāmiņa Meisone. Meisone nomira 1891. gada 15. janvārī 73 gadu vecumā Losandželosā. Lai gan viņa bija kļuvusi par cienījumu personību savā kopienā, gan ar savu labdarību, gan reliģisko darbību, viņa tomēr tika apglabāta neatzīmētā kapā Evergreen kapsētā, kas atrodas Boila Haitsa rajonā pilsētā. Tikai gandrīz pēc 100 gadiem viņas ieguldījums agrīnajā Kalifornijas vēsturē tika atzīts. Kad 1988. gadā virs viņas kapa tika uzstādīts liels kapakmens. Gadu vēlāk Kalifornijas afroamerikāņu muzejs rīkoja izstādi, godinot Bidijas Meisones dzīvi, un pasludināja 1989. gada 16. novembri par Bidijas Meisones dienu. Šodien Losandželosā viņas godā nosaukts Bidijas Meisones piemiņas parks. Tādējādi, gadsimtu pēc viņas dzīves, Bidijas Meisones ievērojamais stāsts tika plašāk atklāts sabiedrībai. 1855. gada sākumā fotogrāfija ar šķietami baltu, 7 gadus vecu meiteni kļuva par sensāciju visā Amerikā. Viņas vārds bija Merija Mildreda Viljamsa, un viņa tikko bija atbrīvota no verdzības Virģīnijā. Cilvēks, kurš stāvēja aiz šī attēla, bija senators Čārls Samners, kurš cerēja izraisīt sašutumu visā valstī un veicināt abolicionistu kustību. Bet kas bija šī meitene, un kā viņa nonāca verdzībā Amerikas dienvidos? Meitene fotogrāfijā, kuru Samners izplatīja visā Amerikā 19. gadsimta 50. gadu vidū, bija Mērija Mildreda Botsa, kura vēlāk kļuva plašāk pazīstama kā Mērija Mildreda Viljamsa. Viņas stāsts ir savdabīgs, kas uzsver dīvaino rasu attiecību un verdzības politikas raksturu Amerikas pilsoņu kara priekšvakarā. Viņa piedzima verdzībā netālu no Vašingtonas ciema Viljama apgabalā, Virģīnijas štatā. Nav skaidrs, kurā štatā tieši, bet mēs zinām, ka viņa piedzima 1847. gadā. Tiek uzskatīts, ka Marijas tēvs bija Sets Bots. Viņš bija paverdzināts vīrietis ar sarežģītu dzimtas līniju. Nav pilnīgi droši zināms, kas bija viņa tēvs, taču šķiet ticams, ka tas bija kāds no Botu ģimenes locekļiem, tās pašas ģimenes, kas viņa bija paverdzinājusi. Daudzi Botu ģimenes locekļi bija ievērojami politiķi 19. gadsimta Virģīnijā. Džons Bots, piemēram, bija ASV pārstāvju palātas loceklis no 1846. līdz 1850. gadam. Bet, kā jūs redzēsiet, pastāv diskusijas par to, vai Sets Bots patiesībā bija Marijas bioloģiskais tēvs. Marijas māte bija Elizabete Nelsona. Viņa bija sava verdzinātāja meita un dzimusi Power-Saranā, Virģīnijā, 1822. gadā. Viņas tēvs bija Tomas Nelsons, tāpēc Elizabete uzauga, būdama sava tēva verdzībā. Kad viņai bija nedaudz pāri 20, viņa satika Setu un drīz viņi apprecējās. Viņiem piedzima pirmais bērns, zēns vārdā Oskars, 1845. gadā. Marija piedzima 2 gadus vēlāk, un otrā meita vārdā Adelaida piedzima 1849. gadā. Taču ar Seta un Elizabetes meitām bija kaut kas neparasts, kas vēlāk aizrāva visu valsti. Lai gan viņa vecāki abi bija verdzībā, Marija un Adelaida izskatījās pilnīgi baltas. Čuksti pieauga, baumas izplatījās un radās jautājumi. Vai tiešām šie bija Seta bērni? Vai arī aiz viņa bālās ādas slēpās kāds noslēpumains stāsts un iespējams vēl kāda cita noslēpumaina izcelsme? Jūs varētu domāt, ka Sets Bots droši vien jau ļoti agri sāka aizdomāties, ka Merija un Adelaida nav viņa bioloģiskās meitas, ņemot vērā viņa gaišo ādas toni. Pirms pilsoņu kara dienvidos bija traģiski izplatīti gadījumi, kad vergu īpašnieki izmantoja verdzenes, bieži kļūstot par bērnu tēviem, kuri maz atgādināja savus likumīgos tēvus. Verdzenes dažkārt varēja tikt izīrētas citai mājsaimniecībai, un, protams, viņu īpašumtiesības varēja mainīties. Tieši tas notika ar Elizabeti 1846. gadā, gadu pirms Mērijas dzimšanas.
Elizabetes tēvs Tomas Nelsons nomira 1845. gada beigās, un viņa kopā ar māti un māsām nonāca sava tēva svaiņa, J.C. Vīdena īpašumā. Tādējādi jau no 1846. gada sākuma viņš sāka pārņemt sava mirušā radinieka vergus savā īpašumā. Tieši šajā laikā piedzima Mērija un Adelaida, abas tik gaišas ādas krāsas, ka viegli varēja izlikties par baltajām. Ņemot vērā laiku un viņu izskatu, daudzi pieņēma, ka Vīdens ir viņu tēvs, taču patiesība bija vēl sarežģītāka. Setam Botsam varēja būt patiesa neskaidrība par to, vai viņš ir Mērijas un Adelaidas tēvs, un tas ir saprotami. Viņš turpināja laiku pa laikam satikt Elizabeti arī pēc tam, kad viņa pameta Nelsona saimniecību, un šo vizīšu laiks varēja sakrist ar Mērijas un Adelaidas ieņemšanu. Verdzības asinsradniecības samezglojumos šādas neskaidrības nebija ratums. Turklāt Mērijas māte, Elizabete Nelsona, arī bija ļoti gaišas ādas krāsas. Tolaik lietotajās rasu klasifikācijās viņu visticamāk būtu dēvējuši par kvadroni vai oktaroni, terminiem, kas tika izmantoti tā laika pseidozinātniskajā rasu aprēķinā. Lai attiecīgi apzīmētu kādu kā 1/4 vai 1/8 daļu melnādainu, bet pārsvarā baltu. Viņas tēvs, Tomas Nelsons, bija baltais, savukārt māte bija jauktas rases pārstāve. Iedziļinoties vēl tālāk, Elizabetes izcelsmē bija ievērojama daļa balto kolonistu ciltsrakstu, kas 19. gadsimta sabiedrības skatījumā pārsniedz viņas afrikāņu mantojumu. Papildus tam bija arī fakts, ka Sets Bots bija jauktas rases vergs, brīva balta vīrieša ārlaulības dēls. Ņemot vērā viņa paša sarežģīto izcelsmi, kļūst saprotamāk, kāpēc Mērija un Adelaida izskatījās gandrīz pilnībā baltas, un kāpēc Sets nevarēja būt pārliecināts, vai viņš ir viņa bioloģiskais tēvs vai nē. Šādi satraucoši sarežģīta varēja kļūt verdzība un rasu identitāte Amerikas dienvidos. Tas bija paudžu laikā nekontrolētas eksploatācijas un dziļi iesakņotu varas nelīdzsvarotību starp vergturiem un vergiem rezultāts. Mērija Mildrada Botsa nekad nebūtu nonākusi sabiedrības uzmanības lokā, ja nebūtu rasu un politiski uzlādētās atmosfēras Amerikas Savienotajās valstīs viņas dzimšanas laikā. Verdzība tika praktizēta teritorijā, kas vēlāk kļuva par Amerikas Savienotajām valstīm, jau 1619. gadā. Tā bija paplašinājusies nākamo pusotru gadsimtu laikā, un līdz neatkarības deklarācijas izdošanai 1776. gadā jaunveidojošajā valstī jau bija vairāki simti tūkstošu vergu. Tomēr pat tajā laikā jau pieauga diskusijas par verdzības morālo pamatotību. Dažas jaunangliešu štāti sāka ierobežot vai pat aizliegt verdzību jau 1780. gados. Tomēr dienvidu štatos, piemēram Virģīnijā, Karolīnās un Džordžijā, ekonomika pilnībā balstījās uz tādu kultūru kā tabaka un kokvilna audzēšana, kuras laukos novāca vergu darbs. Šī iemesla dēļ šeit bija spēcīga pretestība verdzības atcelšanai. Verdzības jautājums ilga gadu desmitiem. Daudzas gadus pirms Mērijas dzimšanas lielākā daļa ziemeļu štatu bija atcēluši verdzību, tomēr piekrita dzīvot saskaņā ar dienvidu štatiem, kur verdzība joprojām bija dziļi iesakņojusies. Šī nemierīgā līdzsvara situācija ļāva katram reģionam iet savu ceļu. Tomēr Amerikas virzība uz rietumiem un jaunu teritoriju un štatu pievienošana 1840 un 1850 gados tas atkal izraisīja niknas domstarpības par to, vai verdzība būs atļauta šajās jaunajās zemēs, atgriežot verdzības jautājumu valsts uzmanības centrā ar jaunu intensitāti. 1854. gadā Republikāņu partija parādījās kā spēcīgs jauns spēks, drosmīgi pasludinot verdzības atcelšanu par savu galveno misiju. Starp tās dibinātājiem bija Masačūsetsas senators Čārls Samners, nelokāms brīvības aizstāvis. Drīz pēc šīm grandiozajām politiskajām pārmaiņām Mērija Mildrada Viljamsa nonāca spilgtā nacionālās uzmanības centrā, un viņas stāsts bija gatavs izraisīt vētru, kas satricinātu pašus sašķeltās valsts pamatus. Mērija Mildrada Botsa verdzībā pavadīja tikai 7 gadus, taču šie gadi atstāja rētas, kas bija daudz dziļākas par važām. Sarežģītā un nedrošā vieta, ko Mērija, viņas brāļi un māsas, kā arī māte ieņēma Vīdena mājsaimniecībā, bija pilna spriedzes un ļoti sarežģīta. Vīdens bija apņēmies pārdot daudzus no vergiem, kurus viņš bija mantojis no Nelsona, taču viņam to traucēja izdarīt tiesās sarežģīta problēma dēļ. Jautājums par Elizabetes un viņas pēcnācēju likumīgo īpašumtiesību. Tas bija saistīts ar viņas ārkārtīgi sarežģīto dzimtas līniju.
Tādējādi Elizabete un viņas bērni vairākus gadus palika juridiskā nenoteiktībā Vīdenes plantācijā. 1850. gadā, apņēmies ņemt likteni savās rokās, Secpots devās drosmīgā un bīstamā ceļojumā. Ar Henrija Viljamsa, atbrīvota verga un uzticama sabiedrotā palīdzību, viņš viltota brīvības dokumentus, kas mainīja visu. Riskējot ar visu, Sets aizbēga no Virģīnijas, izmantojot bīstamo pagrīdes dzelzceļu, slepeno glābšanas ceļu neskaitāmiem izbēgušiem vergiem, kuri meklēja brīvību ziemeļos. Nonācis Bostonā, viņš nodevās nenogurstošam darbam, vadīts vienas spēcīgas vēlmes – izpirkt savas sievas un bērna brīvību. Ar neatlaidību un izšķirošu atbalstu no abolicionistu sabiedrotajiem, viņš līdz 1855. gada sākumam bija savācis pietiekami daudz naudas, lai nodrošinātu viņu atbrīvošanu. Ģimene tad pieņēma Viljamsu uzvārdu, tieši to pašu vārdu, kas bija viltotajos dokumentos, un aizsāka viņu bēgšanu. Pārsteidzošā pārvērtībā mazā Merija Mildreda Botsa vairs nebija verdzene Virģīnijā. Viņa Merija Mildreda Viljamsa, brīva meitene Bostonā, tagad gatava izaicināt veselu nāciju. Šeit vienādojumā iesaistījās Čārlzs Samners. Līdz brīdim, kad Merija, viņas māte un citi brāļi un māsas ieguva brīvību. 1855. gada sākumā Sets jau bija izveidojis sakarus ar abolicionistu kustību Ziemeļu brīvajos štatos. Viens no šādiem sakariem bija Samners, kurš tikko bija palīdzējis izveidot Republikāņu partiju. Viņš bija dzirdējis par Merijas un Adelaidas sarežģīto ģimenes izcelsmi un to, ka ik viens, kas viņas redzēja, uzskatīja viņas par baltajām. Apzinoties attālu spēku, cīņā par cilvēku sirdīm un prātiem, senators Čārlzs Samners tagad sarīkoja, lai Merijai tiktu uzņemta daguerreotipa fotogrāfija, visticamāk izvēloties viņu tāpēc, ka viņa bija vecākā no abām māsām. Iegūtais attēls drīz tika publicēts Bostonas Telegraph un New York Daily Times, to papildināja redakcijas slejas, kas pārsteidza lasītājus. Kā meitene, kura izskatījās tik nepārprotami balta, jebkad varēja būt paverdzināta? Fotogrāfija kļuva par neapstrīdamu pierādījumu morālajam pagrimumam, kas slēpās verdzības sirdī, atklājot dienvidu sagrozīto rasu loģiku un ļaunprātību visiem redzamai. Reakcija bija elektrizējoša. Raksti izraisīja nacionālu sensāciju, un Marijas attēls izplatījās kā ugunsgrēks, padarot viņu par pirmo īsto Amerikas simbolisko seju tikai 10 gadus pēc tam, kad bija parādījusies fotogrāfija. Sajūtot pieaugošo sparu, Samners ņēma viņa līdzi runu tūrē pa ziemeļiem, izmantojot viņas stāstu kā ieroci. Runā pēc runas viņš uzsvēra, ka verdzība ne tikai bija atņēmusi cilvēkiem cilvēcību miljoniem cilvēku, bet arī izpludinājusi pašas rases robežas, galvenokārt paauģu seksuālās izmantošanas dēļ. Mērija Mildreda Viljamsa kopš tā laika kļuva par dzīvu apsūdzību dienvidiem. Viņas seja neatspoguļoja tikai vienas meitenes stāstu. Tā atspoguļoja pūstošo liekulību, kas dzina valsti arvien tuvāk pilsoņu karam. Mērija Mildreda Viljamsa tajā laikā bija tik jauna, ka iespējams viņa pat neapzinājās sava stāsta milzīgo nozīmi valsts politikā. Pēc viņas turnējas kopā ar Samneru strīdi ap viņas lietu norima, un viņa atgriezās dzīvot Bostonā pie saviem brāļiem un māsām, kuri tagad beidzot bija brīvi dzīvot kā ģimene ar savu brīvību. Tomēr Merijas laiks simboliskās sejas lomā atstāja lielu iespaidu, un tas kulminēja 1856. gada 22. maijā. Tajā dienā Samneru ASV senāta zālē uzbruka ekstrēms verdzības atbalstītājs no dienvidu štatiem un pārstāvju palātas loceklis Prestons Bruks. Šokējoši, Bruks gandrīz līdz nāvei piekāva Samneru. Viņam palika smags mugurkaula ievainojums, no kura viņš spēja atveseļoties tikai pēc eksperimentālas operācijas Eiropā 1858. gadā. Šis brutālais 1856. gada uzbrukums Samneram no Bruksa puses tiek plaši uzskatīts par izšķirošu brīdi Ziemeļu un Dienvidu attiecību sabrukumā. Vardarbīgs simbols pieaugošajai plaisai, kas novestu pie Amerikas pilsoņu kara izcelšanās. 1861. gadā šīs karš beigtos 4 gadus vēlāk, kad prezidents Ābrahams Linkons izdeva emancipācijas proklamāciju un galu galā tika ratificēts 13. grozījums, kas atcēla verdzību Amerikas Savienotajās valstīs. Līdz ar verdzības oficiālajām beigām sākās ilgs un sāpīgs eksploatācijas sistēmas demontāžas process, kas bija veidojis Mērijas Viljamsas sarežģīto un traģisko ciltsrakstu vēsturi. Taču viņas stāsts ar to nebeidzas.
Pēc tam, kad 19. gadsimta 50. gadu vidū Mērija Mildreda Viljamsa kļuva slavena visā valstī kā jaunā meitene, kuras pārsteidzošais izskats šokēja sabiedrību, viņa klusi pazuda no sabiedrības redzesloka. Tomēr viņa nodzīvoja garu mūžu, lai gan tas bija nedaudz neparasts tam laikam. Pēc pilsoņu kara beigām viņa turpināja dzīvot Bostonā, Massachusettsā. Viņai un viņas ģimenei tur pievienojās arvien lielāks bijušo vergu pieplūdums, kuri no dienvidu štatiem pārcēlās uz ziemeļu rūpniecības pilsētām, jo Amerikas ekonomiskā dzīve mainījās 19. gadsimta beigās. Savās mājās Bostonā Viljamsu ģimene dzīvoja kopā ar dažiem no šiem citiem migrantiem no dienvidiem. Džozefīne un Džozefs Džeksoni bija atbrīvoti vergu pāris no Luiziānas. Henrijs Klejs bija 19 gadus vecs bijušais vergs no Ziemeļkarolīnas, un bija arī vairāki citi. Tādējādi Viljamsa mājas Massachusettsā kļuva par patvērumu daudziem bijušajiem vergiem no dienvidu štatiem, lai viņi varētu nostāties uz kājām ziemeļos, pirms ieradās Bostonā 1870. un 1880. gados. Laika ejot, ģimene sāka izklīst. Katrs tās loceklis devās savu dzīves ceļu. Mērija un Elizabete pārcēlās dzīvot uz māju Hyde Parkā, Bostonā, kas pārsvarā bija balto apdzīvots rajons. Dzīvojot tur, Mērija ieguva cienījamu darbu 1882. gadā, strādājot par ierēdni zemesgrāmatu birojā. Par šo darbu viņa saņēma gada algu $780 apmērā, kas tajā laikā bija pieklājīga summa un šodien būtu aptuveni $25,000. Pēc tam viņa pārcēlās uz dzīvokli Tremontas ielā 1888. gadā, lai būtu tuvāk darbam. Marija acīm redzot izbaudīja šo amatu, un viņa palika tur līdz aiziešanai pensijā, kādā no 20. gadsimta pirmajiem gadiem. Marija nekad neaprecējās, un viņai nebija bērna. Viņa arī pārdzīvoja savus pārējos ģimenes locekļus par daudziem gadiem. Viņa bija vienīgā, kas vēl bija dzīva, kad iestājās 20. gadsimts. Kā interesants rases identitātes aspekts pēcpilsoņu kara Amerikā, viņa savā pieaugušā dzīvē izvēlējās identificēties kā baltā, un tā arī ir reģistrēta oficiālajos tautas skaitīšanas dokumentos un tam līdzīgos ierakstos. Viens no šiem ierakstiem, ASV Federālais tautas skaitīšanas dokuments no 1900. gada, arī norāda, ka viņa dzīvoja kopā ar partneri, sievieti vārdā Merija Meinarda, kura tajā laikā bija 45 gadus veca. Tajā laikā viņa dzīvoja Beaconhillas rajonā Bostonā, kas bija pazīstams ar iecietīgu attieksmi pret geju un lesbiešu attiecībām, ja tās netika atklāti izrādītas. Merija Meinarda visticamāk bija Merijas Mildredas Viljamsas partnere, un šāda situācija izskaidrotu viņas lēmumu neprecēties un neradīt bērnus. Merija Mildreda Viljamsa nodzīvoja līdz 1921 gadam, būdama ap 75 gadiem aizgāja mūžībā Bostonā. Tas bija kluss, nemanāms noslēgums dzīvei, kas reiz bija piesaistījusi veselas nācijas uzmanību. Savulaik kā bērns kļuvusi par verdzības atcelšanas kustības simbolu, kas laikam ejot pakāpeniski iegrima aizmirstībā. Liels paldies visiem, ka noskatījāties šo apkopojumu video par Amerikas verdzību. Ceru, ka jums tas šķita interesants. Ļaujiet man zināt komentāros zemāk, ko domājat par šo video, un ja jums ir kādi ieteikumi, arī tos rakstiet komentāros. Tāpat dariet man zināmu, ja vēlaties vairāk tēmu par afroamerikāņu vēsturi, verdzības vēsturi vai līdzīgām lietām. Ceru, ka esat abonējuši manu kanālu un ieslēguši paziņojumus, lai saņemtu visus manus video, tik līdz tos augšupielādēju. Tas arī viss no manis, tāpēc tiksimies nākamajā aizmirstās dzīves sērijā. Paldies!